Mani sauc Magda Jengena, un es esmu Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja. Šodien mēs esam Mangaļsalas pludmalē, lai vadītu apmācības brīvprātīgiem, kuri pieteikušies naftas noplūžu seku likvidēšanas programmā. Šodien mēs simulējam situāciju, ka ir notikusi naftas noplūde, nafta ir nonākusi krastā, un brīvprātīgo uzdevums ir ne tikai naftu savākt, lai atgrieztu šo skaisto ekosistēmu, bet arī iemācīties, kā sevi sāorganizēt, kā vadīt grupu, kāda ir atbildība tiem, kas tīra, kāda ir atbildība grupu līderiem un kāda ir komunikācijas ķēde, lai īstā situācijā mēs būtu gatavi un mēs mācētu pareizi reaģēt, palīdzot valsts iestādēm ne jau apgrūtināt to darbu. Ir ļoti svarīgi veikt šādu veidu mācības, tieši tāpēc, ka īstajās situācijās nevienmēr ir laiks saprast visu pareizi darīt, kā labāk reaģēt, kā organizēties. Un šodien mums ir iespēja atklāt, kur ir kļūdas mūsu sistēmā, lai mēs viņas nākotnē varētu arī uzlabot. Šādas mācības ir ļoti svarīgas, tāpēc, ka mēs, kā Latvija, kā HELCOM, Helsinku konvencijas dalība valsts, mēs esam atbildīgi par to, ka mēs mākam reaģēt naftas noplūdes situācijās. Jo Baltijas jūra ir ļoti jūtīga ekosistēma, kura var ciest vairāk nekā citas no naftas noplūdēm. Un mums ir arī jāņem vērā tas, ka Baltijas jūrā jebkurā brīdī uz tās atrodas apmēram 2000 kuģu. Un tajā skaitā liels daudzums ar kuģiem, kas pārvadā naftas produktus. Tas nozīmē, ka risks šādām noplūdēm ir pietiekami liels, un tāpēc mums ir jābūt spējīgiem reaģēt ātri un efektīvi.